Sveiciens visiem 3. Riga Food dienā. Inovācijas sviests turpinās, un mēs intervējam mūsu superīgos inovācijas stenda dalībniekus. Šodien pie manis šeit ir Justīna Lazda, kura ir atvērusi Latvijā pirmo proteīna kafejnīcu. Ja? Un es gribētu piebilst, ka Justīnai ir tikai 21 gads. Justīna, lūdzu pastāsti, kā tev radās šī superīgā, ģeniālā ideja, jo es zinu, ka domās daudzi sportisti aplaudē, dzirdot šo pa proteīna kafejnīcu. Kā tev radās šī ideja un kā vispār ir būt jaunajam uzņēmējam? Ideja pati man radās tieši ar to, ka ļoti maz mēs vispār varam iziet ārpus mājas, paēst veselīgi un zināt, ko mēs apēdam. Tā kā tas bija tas vislielākais iemesls, kāpēc es ļoti gribēju, lai ir vieta, kur aiziet paēst veselīgi, un mēs redzam visas uzturvērtības. Tā kā jā, kaut kā tas bija tas mans galvenais mērķis, ko es gribēju panākt, un būt jaunam uzņēmējam ir ļoti grūti. It īpaši, ka tu vēl nezini ļoti daudz lietas un vēl daudz ko no visiem noteikumiem un prasībām nesaproti. Bet tā kopumā ļoti labi, visi tev atbalsta, visi palīdz, kā vien var palīdzēt. Un, jā, ir. Bet bail nebija? Nu, bail īsti nebija. Vairāk bija tas moments, ka gribējās pamēģināt, nesanāks, mācīsies no kļūdām un vērst vaļā nākamo vēlāk. Super! Kurš veido ēdienkarti un kas vispār ēdienkartē ir pieejams? Šeit es redzu, mums ir smūtī kaut kādas augļu bļodas. Pastāsti varbūt vairāk par ēdienkarti. Ēdienkarti veidoju pati es. Man palīdzēja nedaudz uzturu speciālisti, lai saprotu, kas ir tās lietas, ko vajag pievienot klāt, lai būtu vēl veselīgāks, vēl uzturam labāks. Šeit mums priekšā tieši ir divu veidu smūtī. Viens ir esteru smūtijs, kur būs spināti, ogas, čiesēklas, linsēklas un proteīns. Otrs ir zaļais, kur ir spināti, gurķi, avokādo un proteīns. Un tad priekšā ir divas jogurta bļodas mini versijā. Viena ir ogu un otra ir zemesriekstu banānu. Es pačukstēšu, ka tie, kas būs veiklākie, tā kā mēs beigsim runāt, jūs varēsiet tās bļodas dabūt un izēst. Bet, ja nē, jums būs jāiet tur tālāk, kur ir Justīnas stends. Bet man te tāds jautājums, vai tas ir piemērots visa vecuma cilvēkiem, jo tu minēji proteīns, un mēs zinām, ka sportisti arī lieto tā kā šo te sūkalu pulveris un visus. Kā tur ir? Jūsu kafejnīca ēdieni ir piemērot visiem vecumiem? Faktiski viss ir piemērots visiem vecumiem. Ir vienkārši jāskatās, ja ikdienā daudz kustās, tad, protams, ir labāk jāēd kaut ko, kur ir proteīns. Bet ir arī, piemēram, daudz smūtī, daudz ēdienu, kuros netiek pievienots atsevišķi proteīns, kur nav tieši balstīts uz tām olbaltumvielām, tām milzīgajām, kad varēs arī cilvēki, kas tik daudz ikdienā nekustās. Bet tāpat tās dabūna visu to vajadzīgo uzturam. Un kur tad tā kafejnīca atrodas un kāds jums ir darba laiks? Nav tā, ka tur no 9 līdz 4 un tad visi iet mājās un neko sestdienā, svētdienā nevar dabūt? Nē. Mēs atrodamies uz Krišāņa Barona ielā 14,8, kas ir uz Elizabetes ielas, netālu no Vērmanas dārza un Tutas saldēm, kas daudziem palīdz mūs atrast. Un mēs strādājam gandrīz katru dienu, no pirmdienas līdz sestdienai, no 8 rītā līdz 8 vakarā. Nu, un, piemēram, ja es netieku tur uz to Baronu vai Elizabetes ielu, kā es varētu tikt pie tā ēdiena? Vai es viņu varu kaut kā pasūtīt ar piegādi? Jā, tagad kopš šīs nedēļas pirmdienas mēs esam Bolt Foodā. Tā kā visu var pasūtīt, faktiski jā, visu ēdienkartu var pasūtīt Boltā, kā arī Boltā arī tu var izvēlēties visus proteīnus, tieši kādas garšas, jo mums kopā ir 17 garšas proteīnu. Tas ir īstenībā ļoti daudz, jā, tie, kas nezina, jā, daudziem ražotājiem ir kaut kādas tur 3-4 garšas tikai. Mums ir kopā no 4-5 ražotājiem proteīnu, un tad mēs izvēlamies viskvalitatīvākos, vislabākās garšas un vispopulārākās garšas arī lielākoties. Nu, kafejnīca ir absolūti jauna. Viņa atvērās 27. jūlijā, es saprotu, jā, un varbūt, ka ir pāragri prasīt, bet tomēr kādi ir nākotnes plāni? Jums būs vēl viena kafejnīca, jūs pārņemsiet visu Latviju. Kas būs tālāk? Visu Latviju mēs neplānojam pārņemt, bet noteikti plānojam uz nākamo gadu atvērt vēl vienu kafejnīcu vaļā, kur būs arī mums pieejams pašiem gatavot. Jo šobrīd mēs nevaram mūsējā gatavot, mēs speciāli no uzņēmumiem sūtām produktus, kuri cep pēc mūsu receptēm,
ka noteikti gribam vietu, kur mēs paši varam gatavot un arī paplašināt ēdienkārtu, lai arī kaut kas silts, ko var paņemt un tiešām kaut ko tādu, bišķiņu lielāku, plašāku, jo arī tā kafejnīca, kas mums tagad ir, tur nav diezko daudz vietas. Tā kā tiešām domājam, skatāmies, plānojam. Bet arī tajā kafejnīcā, kas ir, var paēst gan uz vietas, gan paņemt līdzi ēdienu. Jā. Un tad es te vēl dzirdēju pārtraukumā tādas baumas, ka kaut kas tā kā dominā būs, My Fitnessam blakus. Mums piedāvāja dominā netālu no My Fitnessa, bet tur nav tieši tas, ko mēs vēlamies virtuve. Jo atvērt vēl vienu vietu bez virtuves mums īsti nav jēgas. Tāpēc, ka tas prasa uzreiz vēl resursus ļoti daudz, un mēs labāk gribam paplašināties ar virtuvi, kur mēs arī varam paši gatavot. Tā kā tas šobrīd pagaidām mums, diemžēl, nebūs. Kur jūs atrodat darbiniekus? Jo jums tomēr diezgan specifisks tas bizness. Es domāju, varbūt tur parastais tāds ierindas pārtiks tehnologs vai pavārs nemaz īsti, ka negrib tai proteīna lietā visā līst iekšā. Zin kā? Darbiniekus kafejnīcā, iespējams, ir sarežģīti atrast vispār darbiniekus kā darbiniekus. Uzturu speciālists man ir pazīstams cilvēks, tāpēc tas uzreiz piekrita. Viņam ļoti patika gan ideja, gan viss. Bet ar darbiniekiem ir tā bišķiņ grūtāk, tāpēc, ka man gribās, lai cilvēks apmēram saprot, ko mēs īsti dodam, lai saprotam, var bez problēmām pastāstīt un nav tas robotiskā atbildēšana, kad ir iemācīts no galvas, bet ir tas, ka cilvēks pats ir ļoti entuziastisks par to un viņam interesē. Bet tas nozīmē, ka jums nāk ne tikai tie lielie sportisti, jums varbūt nāk arī tā kā parastais cilvēks no ielas, un varbūt tu vari mazliet paskaidrot, kāpēc tas proteīns vai tās olbaltumvielas, kāpēc viņš ir tik svarīgs, kāpēc cilvēkam viņš ir vajadzīgs, jo būtībā jau jebkuram cilvēkam tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs tiešām jebkuram cilvēkam. Visvairāk tas ir nepieciešams cilvēkiem, kas daudz kustās, jo tas ir mūsu enerģijas avots. Un bez tā mēs fiziski īsti nevaram. Mums nebūs ne spēks, nebūs nekāda vēlme kaut ko dzīvē vispār darīt, tāpēc, ka spēka vienkārši nebūs. Un sportisti nāk tieši ar tādu domu, ka viņiem ir vajadzīgs liels daudzums, kas jāuzņem ar olbaltumvielām, un tad viņi nāk pie mums ar tieši tādu domu, ka viņi tos olbaltumvielas dabūna interesantākā veidā un daudz foršāk nekā no rīta un vakarā visu laiku tikai ēst tur gaļu, noles un, kad ir tāds interesantāks veids, kā uzņemt tās olbaltumvielas. Nav pliks biespiens, nav plika vistas filēja katru dienu un klāt brokolis. Un tad, ja es esmu šausmīgs link un es negribu to pliko biespienu taisīt, tad es saprotu, ka es varu atvērt boltu, un pasūtīt visus šos gardumus. Ok, tad es sapratu, visiem ir jābūt skaidram, ka olbaltumvielas ir jāēd. Ja jūs nevarat atnākt uz Riga Foodu stendu J25, tad jums ir jāver vaļā bolts un vienkārši jāsūt no proteīna intēka, ko vien jūs varat citādāk. Jums vienkārši nebūs spēka, jā? Sapratāt? Viss. Liels paldies Justīnai un veiksmi tālākā darbībā. Liels paldies!